Droši vien tagad to ir vieglāk pateikt, kad ir kaut kāds laiks pagājis, jo teiksim, tā darba specifiku, ko es tagad daru, es esmu domājis, un man droši vien ļoti palīdz tas tā iepriekšējā pieredze. Respektīvi, patreiz strādājot diezgan lielā startautiskā kompānijā, kur ir arī daudz ar vāciešiem, austriešiem, itāļiem tas kontakts. Teiksim, tā mana pieredze apmaiņas gadā Šveicē, kas arī ir Eiropas teiksim, sirdī, ļauj man ne tikai tīri no valodas viedokļa labāk komunicēt, bet arī sajust un saprast šo cilvēku domasveidu un ikdienas teiksim, darbu, kas faktiski arī atvieglo man tagad veikt manus profesionālos pienākumus. Tagad skatoties atpakaļ, protams, liekas, ka skaisti. Jaunībā viss ir bijis skaisti, teiksim tā, tiešām tas pārsteigumens, kas un kā, bet tieši cenšoties atcerēties to brīdi, tā vide ir pavisam kaut kas cits. Es apmaiņas gadā biju 95. 96. gadā. Tātad praktiski pirms interneta, pirms kaut kādām banku maksājumu kartēm. Naudiņu man mamma vēl konvertā sūtīja, vēstos es rakstīju ar roku, un, protams, arī tā informācijas apmaiņa nebija tik strauja un tik intensīva kā tagad. Tad tiešām tas bija praktiski no tādas nesen neatkarīgi atguvušas Latvijas, tāds metiens krasts, teiksim, centrāla Eiropas valstī, ar pavisam citām tradīcijām, pavisam cita vide, pavisam cita attieksme pret cilvēkiem, un arī viņiem tā informācija par mums bija ļoti, teiksim, limitēta. Tāpēc, tā diezgan daudz nācās teikt, kas ir Latvija, ko mēs darām, ko mēs ikdienā ēdam, es nezinu, teiksim, ikdienas ritms, ko skolā mēs, teiksim, mācamies un apgūstam. Kas gan manā gadījumā, manuprāt, bija viņiem pozitīvs pārsteigums, jo tas, ko es konstatēju, kad lai arī es Latvijā mācījos valodas skolā, Ziemeļvalsts ģimnāzijā, tomēr matemātikā man bija lielākas zināšanas nekā viņiem vidēji, viņu vecumā, jo kaut kā tās programmas nebija sinhronizētas, un arī, teiksim, tās svešvalodas, manā gadījumā angļu valoda, es arī zināju labāk nekā, teiksim, vācieši. Tā kā, bija arī tāds kaut kāds arī viņiem, manuprāt, pozitīvs pārsteigums par mums, nerunājot par mani, kur tas, pirmais bija tas vispārīgais tāds pozitīvā šoka moments, un tad bija tomēr diezgan strauja iedzīvošanās, jo pēc mentalitātes, teiksim, tā nav Venecuēla, tomēr, teiksim, Eiropa, un tur, man liekas, tīri tā empātiskā ieiešanās vienam otrā bija diezgan veiksmīga, un arī ģimene man bija, no paša sākta gala viena un tā pat bez izmaiņām, un mēs joprojām sarakstāmies, tātad, tas kontakts man bija tāds visnotaļ veiksmīgs. Ka laiks saliek visu savās vietās, un arī tā personas attīstība, tas jau nav viens dienas jautājums. Ir kaut kāda pieredze, kaut kādi emocijas, kaut kādas, teiksim, notikumu uzkrājumi, kuri ar laiku pārstrādājas un arī iekšē, teiksim, cilvēku pamaina. Man tīri praktiskā ziņā varbūt nesanāca tik tā, kā ar nazi, teiksim, nogriezt pirms un pēc braukšanas, jo es aizbraucu skolā pēc 10. klases, un man paņēma atpakaļ 12. klasē. Es tur nokārtoju tos dažus eksāmenus, respektīvi es turpināju un beidzu skolu kopā ar saviem, teiksim, klases biedriem. Tad man faktiski tā skolas, tā vida atmosfēra nenomainījās, ar tiem pašiem cilvēkiem turpināju. Bet tīri tā iekšēji, teiksim, varbūt tās es pat to tagad kādreiz manu, teiksim, pret citiem saviem, teiksim, draugiem, paziņām, kas varbūt nav bijuši kaut kur apmaiņas gadā, runāt, tad arī salīdzinot ar tiem, kas ir bijuši, tomēr, es nezinu, tas skatījums ir savādāks, teiksim, plašāks uz tām lietām, tad varbūt tas kaut kā ļauj pacelties pāri, ka tas, kas te pie mums notiek, tā nav pasaules nabu un centrs, teiksim, kad ir arī notikuma ārpusē, un arī tie cilvēki, kas tur dzīvo, viņi ir tādi paši kā mēs, teiksim, tie paši šveicieši varbūt sākumā likās, tāda, nācija, tādi sasniegumi, tur, teiksim, bankās, finansēs un tā tālāk, bet īstenībā, cilvēki ar tādām pašām, es nezinu, stiprām un vājām rakstura īpašībām kā mēs, un tas savukārt arī liek pašam sev pārvērtēt, kad, tas vien, kad es esmu Latvijā, tas nenozīmē, ka es nevaru konkurēt ar kādiem, teiksim, cilvēkiem, nezinu, tur Vācijā, Francijā, es nezinu, Šveicē, Itālijā, tas ir tiešām vairāk pašapziņas jautājums, kas, manuprāt, tomēr tiek stiprināts. Un to, protams, uzreiz tu neuztver varbūt tās pēc atbraukšanas atpakaļ, jo tomēr, tas vecums arī 15 līdz 18 gadi, viņš jau apzināti ir izvēlēts, ka tas laiks, kamēr personība vēl veidojās. Tad es domāju, tādus secinājumus varbūt pie agriem 20, 25, pie 30 var izdarīt, ko tiešām tas gads ir tā devis. Bet, diemžēl nevar būt oriģināls, pieņem, ka daudz atbildēju šodam, apmaiņas gads, tā kā dzīve sadala, ne gluži divās daļās, bet, tad tomēr tādu kaut kādu posmu dzīvē nodala. Es arī piedaru
pie tiem cilvēkiem, kas to tā kā, no savas pieredzes var apstiprināt. Es domāju, tā ir tāda arī vienreizēja dzīves skola. Ja? Tīri, teiksim, pašam sevi iepazīt. Man arī jau ir meita gan vēl mazā vecumā bērndārzā, bet es par to esmu arī domājis, ja, ka, teiksim, viens ir varbūt dot padomus, teiksim, nosacīt citiem svešiem cilvēkiem, kurus tu nepazīsti, bet otrs domāt, vai tu arī sev tuvam to ieteikt, jo es tur brālim, māsam vai bērnam, jau es katrā ziņā esmu pieņēmis lēmumu, kad arī saviem bērniem es, teiksim, ieteikšu to darīt, un tas, protams, ir katra cilvēka, teiksim, individuāls lēmums, ja. Bet tā ir tāda, manuprāt, tiešām pozitīvā nozīmē dzīves skola, ka tev ir pašam ar sevi jātiek galā arī tīri emocionāli, ka tu esi citā, teiksim, vidē, jā, tev, gandrīz, teiksim, tādā ziņā, ka negluži jāsāk dzīve pa jaunu, ja, piemēram, teiksim, pēc varētu, lai to domu labāk ilustrēt, teiksim, Latvijā dzīvot, ir kaut kāda ģimene, radi draugi, ja, kaut kāds fons, ja, kur pieņem, ka jā, no šīs ģimenes šim cilvēkam varbūt tādas ir intereses, teiksim, vai sportiskās, vai vēl kādas citas, ja, un tad tas jau drusciņ tā kā iet tev līdzi, vai ne, tā kā viņa, jā, šis ir, teiksim, es nezinu, tur no sportists ģimenes viņš būs sportists, vai no muzikāņu ģimenes būs muzikāns. Esot tur, tā fona nav. Tev ir pašam sev vēl vienreiz gan sev jāsaprot, ja, vai nākot no muzikāņu ģimenes, tu esi muzikants vai varbūt tomēr sportists, ja, vai otrādāk, ja, un arī tas vēl jāparāda arī citiem. Ja. Tāpēc es to tā tīri arī kā emocionāli tādu vienreizēju tādu iespēju redzu. Sevi iepazīt tuvāk, nerunājot, protams, par valodu vai ne, un, teiksim, tādām kaut kādām saskarsmes, teiksim, iespējām, ja, kur tā kā sev izdodas attīstīt. Bet, es saku, šis te laikam tā sevis paša emocionālā iepazīšana, tas tomēr nāk ar kaut kādu gadu nobīdi. Kas, savukārt, manuprāt, pozitīvi tomēr pagarina šo te apmaiņas gadu, ja, ka tā nav vienkārši fiziska aizbraukšana, atbraukšana, bet, teiksim, emocionāli šīs, teiksim, tā emocija, teiksim, pārstrādāšana, ja, turpinās vēl, ja, un vēl pat ne tikai neredzot jaunas vietas tīri fiziski, jā, arī pašam pēc kāda laika izdodas atklāt sevī kādas jaunas lietas, ko tā varbūt tās esot vienā konkrētā vidē, teiksim, Latvijā. Droši vien tā, ka būtu krietni grūtāk atklāt, jā, jo tomēr esot izmaiņām dzīvē, tas arī palīdz cilvēkam sevi labāk iepazīt, bez izmaiņām. Viena kustība izsauc pretkustību, ja nav tās kustības, tad jau droši vien tas ir tāds, miers un pārāk liels miers stāvoklis, tas jau arī nerada nekādu progresu, nekādu izaugsmi.